Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss. Labdien, Sārtkungs, prieks jūs redzēt uzņēmēju namā. Un, protams, kad mums jau pamatā šīs diskusijas ir par ekonomiku, bet skaidrs, ka mūsdienu pasauli, ko mēs jau pārunājām nedaudz pirms šīs sarunas, ir tāda, ka neskaidrība ir pieņemsies spēkā un tālāk ir tāda jaunā realitāte. Un, protams, kad uzņēmēji organizē biznesu, plāno biznesu, bet skaidrs, ka visi jau seko līdzi tiem visiem notikumiem, kas notiek Ukrainā un ne tikai Ukrainā, un domā, ko darīt. Ja? Un tāpēc arī vēlreiz paldies, kad jūs atnācāt pie mums ciemos. Un Jānis Sārts ir NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs. Jau ilgus gadus, laikam, kā 9 gadi pagājuši. 8 būs. 8, jā. Tā kā es domāju, ka tā zinošāku cilvēku šī studijā laikam ir grūti iedomāties par šīm visām tēmām. Diez vai. Labi, tad laižam vaļā. Skaidrs, ka es galīgi neesmu tas militārais profesionāls, bet tāpēc arī tie jautājumi būs vairāk tādi, ko es runāju tajā uzņēmēju komunā, un tie jautājumi, kas arī cilājās. Ja? Tā kā kas saka, ņemiet par labu tādus jautājumus, kādi ir. Tas pirmais jautājums ir tāds, un es patiesībā arī šodien vēl noskatījos, laikam vakardien bija preses konference Vašingtonā, kur bija Blinken kungs un Stoltenberg kungs un apsprieda arī šis viss jautājums par esošo situāciju. Un, ja nemaldos, viens no kungiem teica, kad NATO faktiski pārstāv pusi no pasaules ekonomikas, tur rupi rēķinot, un Krievija vien 2%. Man arī vienmēr tas jautājums, kā tas tā var būt, ja reiz pusi no pasaules ekonomikas nevar kaut kādā veidā nolikt mierā vai apturēt tikai 2% no pasaules ekonomikas, ko pārstāv Krievija. Jāsaka, droši vien šajā gadījumā skatīties Krieviju atraut no Ķīnas nebūtu korekti, jo noteikti Ķīna ar savu ekonomiku ir viens no tiem faktoriem, kas ļauj Krievijai turpināt šo karu. Bet no otras puses, protams, tā ir taisnība, ka ekonomiski un jāsaka arī militāri rietumi ir pēc jebkura parametra daudz pārāki par Krieviju, un tur nevajadzētu būt pat sarunā. Bet droši vien nākotnes vēsturnieki vēl pētīs, kas bija pat cēloņu sakarībām, bet, manuprāt, tā viena no problēmām ir, ka rietumu sabiedrības, teiksim tā, mentāli nav gatavs karam un nav gatavs tam, ko tas prasa, šī vide, kur karš ir iespējamība. Un šādā ziņā, ja mēs, piemēram, salīdzinām to pašu augstā kara periodu, tā bija viena no realitātēm, bet neskatoties uz šo, teiksim, biznesa turpinājās, dzīve turpinājās, bet tā gatavība, ja vajag cīnīties, bija augstāka. Un droši vien, vismaz manās vērtējumā, tas ir viens no tiem faktoriem. Otrs faktors, kas noteikti ietekmē situāciju, ir tas paradoks, ka mums ir it kā pēc visiem klasifikatoriem rietumi ir dominējoši, joprojām, lai kurš teiktu, bet tieši vienā jomā, kas ir politika, mēs to redzam gan šeit, gan Eiropā, gan ASV, mēs kļūstam vājāki, sašķeltāki, teiksim, mēs redzam tā debatas kultūra politiskā krītās, un principā mēs radam šo ievainojamību, pa kuru, es domāju, arī pamatā Krievija, it īpaši šogad, kad tik daudz vēlēšanas pasaulē notiek, arī mērķēs. Līdz ar to tā spēja pieņemt lēmumus, spēja mobilizēties tad, kad vajag, ir tieši tas elements, kas iztrūkst, lai tos resursus, to ekonomisko jaudu liktu adekvāti lietā. Tas pats stāsts par lādiņu ražošanu. Ja? Tā kā skaidrs mums visiem ir, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, bet ļoti sagaidām jāsaka, un tas neiet runa tikai par Latviju, bet par Eiropu kā tādu, kavējās. Un tas tā kā rāda to prāta stāvokli, ka mēs neesam pārslēgušies tam, ka tos jaukos pēdējos 30 gadus mēs ieliekam vēstures grāmatā, un mēs ieejam jaunā pasaulē, kas ir daudz neparedzamāka, daudz bīstamāka, un kurā karš arī šeit nav neiedomājams. Okay, tagad pavirpināsim tālāk tas jautājums. Sāksim ar to, ko es teicāt par Ķīnu.
vismaz es sekojot līdz tiem dažādiem, pētījumiem, izteikumiem, žurnālistika it kā saka tā, ka tādu, tieši pierādījumi, ka Ķīna tur masveidā piegādā ieročus vai kaut kā it kā tā kā nav. Vienlaikus, kad ir kaut kādas tās tā kā pelēkās zonas, tā kā saka, kad viņi tur, tomēr ir miedarbībā ar to pašu Ziemeļkoreju, ka tomēr ir kaut kā tas lielais brālis un atļauj. Kāda tad ir tā Ķīnas pozīcija? Kā viņi varētu, teiksim, tā, klasificēt, ja novērtēt no jūsu skatu punkta? Es vērtēju tā, ka Ķīnai būtu izdevīgi rietumu zaudējums kā tāds, jo tas pavēr daudz plašākas iespējas jautājumos un tēmās, kas Ķīnai ir tuvas, tā skaitā Dienvidķīnas jūrā un citur. Plus arī to kopējo globālo dinamiku droši vien Ķīna uzskata, ka būtu labvēlīgāk viņai. Bet jums taisnība, Ķīna atšķirībā no Irānas to nedara tā, ka klāji pārkāpjot visu, bet mēs esam skatījušies dažādus pētījumus par to, kas notiek, gan arī dažādus ekspertu datus. Var redzēt, ka Ķīna tieši tajā pelēkā zonā atbalsta to, ka Krievija joprojām spēj funkcionēt. Kas jāsaka, lai mēs esam godīgi, arī daudzi rietumu uzņēmēji ir gatavi par palielinātu peļņas daļu turpināt meklēt veidus vai palīdzēt atrast veidus, kā apiet sankcijas. Kamdēļ tā Krievijas kara mašinērija vispār spējas attīstīties un realizēties tādā veidā un formā, bez šiem te atbalstītājiem gan rietumos, gan citur. Tas būtu bijis daudz grūtāk. Jā, vēl par Ķīnu viens jautājums. Protams, ķīnieši paši saka, ka viņiem ekonomika turpina strauji augt, pagājušais gads 5% un tam līdzīgi, bet tomēr, tādi eksperti, kas analizē, saka, ka tur ir virkni problēmas, tur nekustamā īpašumā vēl kaut kur, un tagad pat pirms dažiem mēnešiem Ķīnas prezidents apmeklēja Ameriku, un it kā ir tomēr tā sajūta, ka Ķīnai tā ekonomikas dimensija ir svarīga. Ja no vienas puses viņi mēģina, kā jūs sakat, studēt, ka būtu izdevīgi šī tādas citas sistēmas, tā dominants pasaulē, bet tomēr tā atkarība no rietumu ekonomikas tik liela, kad kaut kā mēģina tomēr to sadarbību meklēt. Tas arī kaut kā tā dimensija ir laikam. Tieši tā. Un ļoti līdzīgi arī rietumiem ir atkarība no Ķīnas, arī mēs Latvijā to ļoti labi zinām. Šeit, manuprāt, pirmkārt par Ķīnu kā tādu jāskatās tāds strateģiski lielākais izaicinājums, kas viņiem šobrīd ir tas, ka tas iemesls, kāpēc viņi strauji varēja uzplaukt, kas ir demogrāfija, pēkšņi ir pilnīgi pagriežas 180 grādiem, un tas noteikti vidēji termiņā ir tas lielais izaicinājums. LTRK podcasts Uzņēmēju balss. Otra lieta, kas, manuprāt, tas tā kā arī no manas pieredzes 18 gadus Padomju Savienībā nodzīvoju. Tas, kas ir noticis, ko daudz šeit nav pamanījuši, tā relatīvā attiecība starp komunistu partiju Ķīnā un uzņēmējiem ir mainījusies. Vien brīdi, mēs zinājām visus tos Alibaba veidotājus, visus tos dizvestniņus, viņiem bija iespējas, viņi būvēja globālas impērijas, un es teiktu, pēdējos 5 gados manā vērtējumā, ka komunistu partija to uzskatīja par draudu un nolika lietas pretējā virzienā. Komunistu partija šobrīd bez jebkādiem jautājumiem ir vadoša un dominējoša arī par ekonomiskiem jautājumiem, un tā dinamika, kas bija varbūt pirms 10-15 gadiem, es domāju, ka tādā veidā mēs viņu vairs neredzēsim. Jā. Līdz ar to taisnība, viņi mērķē uz maksimālu ekonomisku izaugsmi, bet, ja vērtības skalā jāskatās lēmumu pieņēmējiem, viņiem vienmēr kā pirmā prioritāte būs komunistu partijas kontrole pār valsti, un tikai sekundāri būs ekonomika. Un mēs šajā dilemā, kā jau es teicu, es 18 gadus dzīvoju, es nezinu, kā kuram no klausītājiem, bet mums jāsaprot, tam visam ir cena.
Jā, savulaik patiesībā man bija tādas arī joprojām labas attiecības ar kolēģiem Singapūrā, un par cik Singapūrā ir tomēr liela tā dominējušā faktiski Ķīnas diaspora, man izglītoja par to tā, ka viņiem savulaik bijusi tā kā vienošanās ar Ķīnas komunistisko partiju un sabiedrību, kad kur mēs te nodarbojamies ar politiku un tam līdzīgi, mēs jums ļaujam nopelnīt. Jā. Bet acīm redzot, bija izauguši šie te lieli uzņēmumi, miljardieri parādījušies, un tad tas kļuva par draudu, un tomēr tad bija tā cīņa jāizcīna, jo bija risks, ka tā sistēma var pārveidoties tuvāk rietumiem. Tad patreizajā fāzē, cik es saprotu, un viennozīmīgi dominants ir komunistiskā partija. Ok, ejam tālāk. Pieskāries tai tēmai, jā, par to, savā ziņā rietumu civilizācijas ievainojamību. Mēs, sekojam līdzi arī procesiem Amerikā, un kā visa šī te rietumu civilizācija, un īpaši mēs gaidām to paketi, jā, kad kongress pielems, jā, bet jautājums ir, kāda ir tā sajūta, teiksim, Amerikā, kas ar to Ameriku notiek? Izdosies to lielo, tur laikam pār 100 miljārdiem, bet uz Ukrainu attiecās laikam 61 miljārdus. Kāda ir tā sajūta? Izdosies pielemt vai tomēr ne, vai tas jūksies garumā? Kāda ir tā strateģiskā sajūta par to? Demokrātiskām politikām ir, manuprāt, tipiski viena tāda, teiksim tā, problēma. Vienmēr skatīties taktiskos attālumos un ar grūtībām redzēt strateģiski. Un Amerika vienmēr izcēlās ar to spēju, ka neskatoties uz jebko, viņi spēja redzēt to strateģisko. Ja? Veselās virknēs, piemēram, industriju vai citu, viņa ievainojamība salīdzinoši ar Eiropu, ir daudz mazāks. Un tas ir tas, kurā tu redzi, ka tā stratēģija ir bijusi labāk saskatāma un realizēta nekā vienkārši taktisks iegūms. Bet, ko es šobrīd redzu, arī Amerikā sāk zust šī te dinamika. Un šajā gadījumā, tas, par ko mēs runājam, tā kavēšanās ir ne tikai ar sekām Ukrainai, ar sekām mums, bet arī ar sekām pašai ASV. Bet taktisku, politisku apsvērumu dēļ, tā skaitā tuvojošās vēlēšanas, ir, tā kā, es teiktu, aizmiglojuši to skatu un skaidrību, kā ar šo te taktisko manevrēšanu, lai tik, būtu labākā pozīcijā uz nākamām, tuvu jau nākošām vēlēšanām, tiek radīts strateģiski potenciāli ievainojamība. Es joprojām esmu optimists. Es ceru un uzskatu, ka šīs vienošanās tika panākta, bet jau tas laiks, kas ir pagājis, lai līdz tam nonāktu, tam jau ir bijusi cena, un es teiktu jau ļoti liela cena. Okay, protams, ka ir kaut kas, ko varbūt jūs varat atbildēt, nevarat atbildēt, bet es saprotu, ka tā tas arī ir, kad liela daļa, apmēram pusi atbalsts nāk no Amerikas, otra pusi laikam plus mīnus no Eiropas, un tā vēl ir dažādas tur citas valsts. Jautājums ir, ja tomēr te Amerikā kaut kas tur sabremzējās, tur dažādi demokrātiski iemesli dēļ, cik tā Ukraina var izturēt tikai balstoties uz Eiropas valstu atbalstu, nezinu, uz citu, tur Koreja, Japāna, vēl kaut kas, protams, Kanāda, kā tas izskatās? Šobrīd ir tā, ka pirmkārt, Amerikā tas valdošais viedoklis ir, ka Amerika dara visvairāk, kas nav gluži precīzi. Eiropa kopsumā dara vairāk, bet Eiropā tieši militārā ekipējuma ziņā nevar tik daudz izdarīt, jo mums vienkārši tās industriālās bāzes nav, jaudas nav. Mēs arī, kamēr viņas palaižam, paiet riktīgi ielas laiks, un līdz ar to tieši šajā komponentē, kas ir ārkārtīgi, mēs redzam, kaujas izcīna ar ieročiem, nevis ar naudas zīmēm. Ja? Viņas jāpārvērš ieročos vai spējā realizēt kauju darbību, un tieši šajā jomā ASV ir izšķiroši. Un diemžēl, un tas neesmu tikai es, tur ir daudz eksperti izteikušies, tā skaitā amerikāņi, ka ja ASV industrijas veiktspēja netiek nofinansēta? Jā, netiek dota attiecīgi Ukrainas rīcībā, tad ar Eiropu un visu cieņu Korejai, Japānai un Kanādai, ja, mēs kopā nevaram to aizvietot, un ņemot vērā, ka Krievija jau ir pārveidojusies pa kara laika ekonomiku, tur ir riski.
Vēl viens avots, par ko runā, un arī sekojot līdzi, ir tās Krievijas iesaldētās naudas. Tur dažādi cipari tiek minēti 300 miljardi vai kaut kas tam līdzīgs. Un kā ar to, jo it kā jau sanāk, ja teiksim, varētu to naudu paņemt, jā, tad ar viņu varētu arī, kas saka, veikt šos pasūtījumus, tā skaitā Amerikas militāra industrija. Kas ar to resursu notiek? Nu, es domāju, Latvijā tur diezgan vienkārši mēs tam pieejam. Mēs uzskatām, ka ir jau skaidri redzams tas, kāda ir Krievijas vaina un noziegumi, un līdz ar to tā būtu. Tad, bet, protams, tā otra argumentācijas līnija, kurai es nepiekrītu, bet kura ir, ka ir kaut kādas globālās vienošanās un sistēmas. Ja? Un vienkārši tāpat atņemt līdzekļus bez skaidra juridiska, teiksim, pamatojuma un procesa nevar. Un, protams, tādā ziņā tas nozīmētu starptautisko tiesu, kara noziegumu, tad starptautisku atzīšanu un tā tālāk un tā joprojām, kur bez kara darbības beigām ir ļoti grūti realizēt. Bet tas nozīmē, ka šo te it kā saprotam un lielo principu dēļ mēs papildus riskējam. Bet šajā gadījumā varēs atgriežoties pie resursiem kā tādiem, ar to jau vēl nepietiek. Jābūt arī tai industriālai bāzei, kas var radīt. Uzņēmēji labāk kā jebkurš cits to saprot, ka no mirkļa, kad ir nauda, līdz tam mirklim, kad sāk ražot kaut ko, ir gadi. Un šajā gadījumā mēs to it kā nevarētu atļauties, bet tas ir skaidrs, ka pat ja šobrīd to pieņemtu, ja, tas reālais efekts kaujas laukā, tūlīt pat nebūtu. Bet es jau saprotu, ka jūs sakat, ka tā Amerikas industrija tā kā gatavāk. Ja pieņemtajā kongresē tos 61 miljārdu, viņi ir tā kā jau tos skrūvē, gan rīzi gatavi skrūvē, tā nauda ienākt. Ja tā ienāk cits nauda, it kā viņi varētu tur, tur jau mums jāskatās būtu vēl uz to, kāds būtu tas politiskais klimats, vai vispār ļautu tajā virzienā iet, kas arī tāds, it kā es pieņemu, ka jā, bet, kamēr mēs neredzam to grūti tā 100% pieņemt. Bet mums jau jāsaprot, ka ne jau tikai Ukrainā ir sapratuši, mēs arī esam sapratuši, ka mums jāsāk steidzīgi bruņoties šajos apstākļos, un tas pieprasījums ir šausmīgi audzis. Jo ne tikai tas, ka Ukrainā trūkst to munīcijas ieroču, bet arī veselā virknē rietumu valstu ir milzīga delta starp to, ko vajadzētu un kas reāli tagad ir gan noliktavās, gan vienību rīcībā. Ja? Tā kā te ir pat dubult vajadzība. Jā, tie 30 gadi ir iemidzinājuši, kas noliktavas ir relatīvi patukšs. Ja dažām valstīm jāsaka relatīvi patukšs būtu maigs teiciens. LTRK podkāsts Uzņēmēju balss. Ok, paejam tālāk, lai to situāciju vēl paprovocētu. Iedomājamies tagad situāciju, kaut kā tur nevar politiski vienoties Amerikā, tur tas viss tur kaut kā viļās un nav tās naudas, un tad tagad pienāk novembris un ir vēlēšanas. Un ievēl prezidentu Trumpu, jā, un kurš ir izteicies, ka viņš to karu pabeigs 24 stundās, un Eiropa neatbalstīs. Kas tad var notikties tālāk pie šāda scenārija? Skaidrs, ka ticam, ja Ukraina kaut kādu laiku varēs cīnīties, bet kāda tā prognoze pie šāda scenārija, kas varētu notikties? Pirmkārt, es domāju, ja šis scenārijs, ka prezidents Trumps tiek ievēlēts, mums jārēķinās, ka viņš tiek ievēlēts ar visām tām tiesvedībām un juridiskiem izaicinājumiem, kas jau šobrīd pastāv, un cik es tur skatos un orientējos, viņi tikai augs augumā. Līdz ar to jau pats tas fakts radīs tādu nestabilitāti, un vēl jautājums ir, cik lielā mērā varēs pievērsties kaut kādām ārējiem faktoriem. Tas ir, manuprāt, vēl viena lieta, ar ko jārēķinās. Turklāt arī, kāda tad būs tā, kuram būs kontrole pār kongresu, kuram pār senātu, kas Amerikas politiskā sistēmā arī ļoti svarīgi. Bet skaidrs, šajā scenārijā būs pirmkārt ļoti liela neskaidrība un, manuprāt, arī zinām tāda krīzes sajūta un ļoti uz iekšu vērsta. Līdz ar to es šaubos, ka mēs dabūsim kaut kādu skaidrību. Es neesmu starp tiem, kas saka, šajā gadījumā viss ir zaudēts, viss ir beigas.
Es uzskatu, ka mums kā Latvijai, mums kā Baltijas valstīm ir joprojām atvērtas saruna kanāli ar visu politisko spektru Amerikā, atšķirībā varbūt no daļas citu Eiropas valstu. Mums ar viņiem būs jāstrādā. Tas nebūtu viegli, tas būtu ļoti smagi un nevar paredzēt iznākumu, bet, protams, tie riski pieaugtu. Kāds ir, lai saprastu, es ar to nesaprotu, bet, mēs esam NATO dalība valsts, jā, un tas ir bijis ļoti veiksmīgs, viens no, laikam, svarīgākiem strateģiskiem lēmumiem, bet kā tad īsti ir, tādās krīzes situācijās, piemēram, Amerika, labi, viņa tur tā izstāšanās no NATO, tas varbūt ir sarežģītāks, bet ja viņi kaut kādā x stundā sāk bremzēt, ja kā ir tā NATO autonomā spēja reaģēt? Kā tā lēmuma pieņemšana notiek? Ja? Kā tas varbūt to var tā vienkāršā valodā izstāstīt? Tātad ir daudz runāts par to, ka ir NATO plāni izstrādāti, kādā veidā aizsargāt arī, tā skaitā Baltijas valsts, un tikko bija arī liela publiska informācija par to, ka lielākās kopš 10 gadiem NATO mācības tieši mācīsies šo, kādā veidā nostiprināt mūsu flangu, tā skaitā ar spēku pārmešanu no ASV uz Kanādas šejien, kas, jebkurš uzņēmējs sapratīs, loģistiski ir diezgan izaicinājuši pasākums ļoti ātrā laikā to izdarīt. Un normāli, sākoties 5. pantam, tas viss aiziet automātiski. Bet mums jāsaprot, protams, ka lauz tiesu strateģisko NATO spēju dod ASV. Un ASV prezidentam tieši ir specifiski diezgan izteiktas tiesības noteikt to militāro sadaļu. Un vienmēr tas pieņēmums ir bijis, ka tas, kas kavē procesu, parlamentārie procesi paņem laiku, tāpēc vajag to automātismu, lai tad tos pārējos tur lēnām, kamēr vajag pieņemt, bet aktīvā darbība jau notiek, nemaz to negaidot. Bet, protams, prezidentam ir tā tiesība ASV, ka viņš var pateikt, paga, man te vēl kaut kas jāparunājās. Ja? Ar to ir jārēķinās. Ja? Bet esošajā NATO konfigurācijā un tajā, kāda viņš ir tagad, pat ja Krievijai kaut kāda tāda doma ienāk prātā, tas beigtos ļoti ātri. Bet es vēlreiz saku, pie esošiem apstākļiem, esošās politiskās situācijas un ļoti svarīgi ar ASV tām strateģiskām spējām, kuras viņi dod tieši NATO karaspēkiem. Bet ir citas valsts, skaidrs, ka viņiem ir tās lielākās spējas, bet ja tur Amerikas prezidents nosacīt kaut ko kavējās, tad tas pārējais bloks tā kā nereaģē, viņš visi gaida uz to Amerikas prezidentu, jeb kā tas... Šādā situācijā NATO nav bijis un cerams arī nekad nenonāks un nevajadzēs to pārbaudīt. Nē, tas tev nenozīmē, bet tas ļoti var... visa strateģiskā izlūkošana, mēķēšanas sistēmas, vesela virkne, apgāde, piegāde, tur lidmašīnas, kas ļoti ātrā periodā pārmet spēkus, tur Amerika neapšaubām ir ļoti, ļoti desproporcionāli liels noteicējs. Jā, klausoties to, patiesībā jau tas stāsts ir, es arī, kad sekoju līdz tiem notikumiem, protams, ir tā visa Amerikas iekšpolitika un tā, bet patiesībā jau, ja mēs tā paņemam, tad, šī te rietumu civilizācija, kas apmēram miljardu liela, mēs esam bijuši efektīvāki, un ja mēs nespējam sev noturēt, tad tā rietumu civilizācija ir kaut kāds, paliels drauds, kā saka, jo tad ir tā pilnīgi jauna situācija sāk iestāties. Šeit teiksim tā, tad tie 30 gadi, par kuriem es runāju, savā ziņā bija iezīmēta ar to, ka tā bija ASV hegemonija un dominance. Un tas, ko mēs šobrīd redzam ar Ukrainu, tas, ko mēs redzam tojos austrumos, ir sekas, ka šī, vismaz daļas pasaules priekšstatā tā dominance sarūk. Tur var argumentēt objektīvi, neobjektīvi, bet tas ir tas, kas notiek. Tagad mēs redzam atkal kārtējas sāsinājums tojos austrumos, un tas arī vienmēr jātur prātā, ka tur ir pulvera muca, un tur tās dzirksteles mētājās turpu šurpu,
mēs varam arī tagad atcerēties, Venecuēla paziņoja nesen, ka viņiem pieder daļa no blakus esošās valsts. Viņi, protams, tikai to paziņoja tur atstāja, bet tās visas, manuprāt, ir pazīmes, ka virkne valstu ir nospriedušas, ka tā ASV un rietumu dominance zūd un var sākt uzvesties veidos un formās, kā pirms 5-10 gadiem nebija iedomājams. Jautājums ir, protams, vai tas ir pilnīgi objektīva tendence, vai tomēr tas ir vairāk tā politiskā turbulences sekas. Man aizdomas, ka mēs to uzzināsim. Tad vēl viens jautājums par Eiropu. Es arī, protams, esot Eurochambers, jau tagad arī tajā augstajā amatā un, protams, iznāk komunicēt. Man tā sajūta, vismaz esot tajā savā kaut kādā vidē, kad kaut kāda tā pamošanās notiek, jā, un protams, tur acīm redzot ir dažādi slāņi cilvēku, un citiem tas joprojām ir tālu, un tā, bet kāds ir tas jūsu komentārs par Eiropas tādu kaut kādu to virzīšanos vienā vai otrā virzienā? Es reizēm klausos pēdējos mēnešus Eiropas amatpersonu, dažādu valstu amatpersonu izteikumos, un man gribās sev iekniept. Es neatpazīstu to retoriku. Viņa ir mainījusies, varbūt pat nedaudz pārāk sāsināta, manuprāt, jo, kā jau es teicu, manuprāt, tas konflikts, pa kuru laika rāmjiem te viss teikt runā, nebūtu nav neizbēgams. Jā. Manuprāt, tas ir joprojām pamatā mūsu pašu rietumu rokās, tā skaitā arī mūsu Latvijas rokā, noteikti to trajektoriju, lai tas nav iespējams. Jā. Bet, ir daļai pamošanās, bet kā es interpretēju tos paziņojumus vai no Zviedrijas civilo aizsardzības ministra vai no Vācijas aizsardzības ministra vai citām, ka viņi jūt, ka pati sabiedrība pilnībā nav sapratusi, ka šis ir jaunais iespējamais scenārijs, kas tagad parādījies uz galda, un tāpēc varbūt piemet krāsas tam visam izteicienam, ko es teiktu no mūsu pozīcijām, panikai nav pamata. Jā, šie scenāriji nav izslēdzami, bet viņi nav pamata scenāriji, un viņi ir mūsu rokās, lai šo scenāriju mēs varētu izvairīties, kas, jāsaka tā, mēs padomājam par Latvijas vēsturi, tāda unikāls mirklis, kad tiešām tās lietas ir mūsu rokās tajā lielajos ģeopolitiskajos vējos, jo pirms tam tā mums negadījās. Faktiski tas tulkojums savā ziņā ir tāds, ka tie politiķi un dažādi ministri izteikumi ir, lai pamodinātu, kas saka, tā es to redzu. Apmēram karš neizbēgams, možaties, ja tur vēja tīrīt slobus, un kas katram jādara. Tagad jau tiešām piezūmojamies šeit Latvijai, Baltijai. Kas tad ir tie galvenie mājasdarbi? Jo skaidrs, ka mēs esam relatīvi maza valsts, vienlaikus mēs sēžam pie dažādiem galdiem. Kas mums ir jādara, kas tiek darīts, un es arī, ņemot vērā mūsu auditoriju uzņēmējus, kas ir jādara uzņēmēju komunai, darbiniekiem, kas ir tie galvenie padomi? Sauksim to tādā militārā izpratnē. Pirmā fronts līnija un pirmā prioritāte ir rietumu atbalsts Ukrainai. Ja Ukraina uzvar karā, šie jautājumi mūsu reģionā noņemās. Vienkārši, ļoti, ļoti vienkārši. Līdz ar to tas ir pirmā prioritāte strādāt ar, un es saprotu, uzņēmēju un politika, tas nav viens un tas pats, bet mēs zinām to uzņēmēju spēju ietekmēt arī to politisko dienas kārtību. Visās valstīs viņi pastāv, un es domāju, tas ir tas pirmais rietumu, tā palielināts atbalsts Ukrainai un pamatos. Vismaz priekš manis tas lielākais darbs ir ASV. Tur ir dažādi strāvojumi, dažādi viedokļi. Mums ir zinām lielāka uzticamība nekā lielākai daļai eiropiešu. Es domāju, arī uzņēmējiem izmantojam to. Tas ir pirmais. Otrais, acīm redzot, tā teikt, strādājam pie labākā scenārija, gatavojamies sliktākiem scenārijiem. Tad, sliktākais scenārijs ir, panākt to, ka mēs esam militāri sarežģīts rebus, kur nevar viegli atrisināt, ka tu mēģini domāt par to, kā viņu, teiksim, Baltijai uzbrukt. Un tas nozīmē, ka mums jābūt spējām, un spējas nozīmē ne tikai ieročus,
bet arī spējas viņus saražot. Un, teiksim tā, no uzņēmēja puses es redzu divas lietas. Pirmais, mums ir, kā mēs redzam, tā kā nāk krīze, ir kaut kādas jomas, kurās tu nevar paļauties, ka kaut kāda līguma vai piegādes sistēmas nostrādās. Kaut kam jābūt šeit uz vietas, un mums šī ražošana ir jātīst, un manuprāt, tā ir iespēja. Otrs elements ir, kā mēs redzam, mūsdienu karadarbība ir pilnais spektrs no ļoti, ļoti vecmodīgām, teiksim, principā, kopš Pirmā pasaules kara nemainīgām mīnām vai kaut kādām pamat artilērijas sistēmām, līdz droniem, tur dažādiem ļoti. Un šajā jomā droni kopā ar elektromagnētisko kauju un tas parādās jaunas nišas, kur, manuprāt, tādi uzņēmēji kā Latvijā ar, teiksim, ar spēju ātri pielāgoties un pietiekoši augstu intelektuālo potenciālu var pēkšņi parādīties par spēlētājiem jaunās nišās. Tātad tas ir otra lieta, investēt tajā un skatīties, ka šajā neparedzamā pasaulē šī aizsardzības investīcija būs lielākas un kļūt par daļu no tiem spēlētājiem tajās nišas tirgos, kur augstās tehnoloģijas, kur varbūt tā bāzes tirgus masa nav tik svarīga, bet ielausties tur. Un trešais droši vien ir tā trešā lielā lieta, par ko es vienmēr runāju, karš sākās un beidzās galvās. Ja? Un savā ziņā tas, kas mums jāpanāk, ka Krievija lieliski saprot, ka mūs nevarēs salauzt. Tā arī ir ziņa, kas mums visiem jādod, tā vietā, ka mēs kaut ko redzam, kas slikti attīstās, ka mēs panikā runājam, katrs otrais izdomā mukšanas ceļus, bet, ka mēs diezgan skaidri sūtam ziņu gan sev, gan arī uz ārā, nekā nebija. Mēs te cīnīsimies, te nekas jums nebūs vienkārši. Ja? Līdz ar to, man liekas, tās ir tās trīs lietas, ar kurām mums jāstrādā. LTRK podcasts Uzņēmēju balss. Skaidrs, ka ir šīs visas tehnoloģijas, un man nav šaubu, ka vidējais Latvijas vai Baltijas šie tehnoloģiju uzņēmēji daudz advancētāk par Krievu tur uzņēmējiem, ka tās saražot tur dronus ir spējas, bet skaidrs, ka tā pietiekām, to, ko mēs redzam, ir Ukrainā, Krievi jau karo, tādās, kā es neesmu militāris, bet es saprotu tādām, padomu sistēmu, to masu, ja, ar gaļu, jau sauc kā gribi, jā. Un skaidrs, ka, tīri fiziski, Baltijas valstī ir 6 miljoni iedzīvotāji vispār, ja tur pie robežas sastājās 200-300 tūkstoši, tas ir kaut kāda masa, bet no otras puses, kā domāju tā, mums ir kaimiņos Polija, 40 miljoni, tie pat Skandināvija, tur 20 miljoni kopā, ja mums tā pie tās robežas 60-70 miljoni ir, un atkal, ja pat mēs reģionāli spējam kaut kā sabloķēties, tas ir tomēr milzīgs spēks, jā, un tad tas atkal jautājums ir, vai ir kaut kādas, gan jau ir kaut kādas šīs te reģionālās stratēģijas, kamēr tur noscīt kaut kādā melnā scenārijā Amerikas prezidents domā, ka šeit šīs te valstis, jo atkal, pa vienai jau iespējams var to ievainojumu izdarīt, ja? Bet ja šīs valsts sabloķējās, tad tam potenciālam agresoram mēs zinām viņa konkrēti vārdā, tā ir Krievija, un laikam satelīts Baltkrievija, viņam arī daudz grūtāk kaut kur virzīties. Jā, es domāju pilnīgi precīzi, un jāsaka, šeit ir laba ziņa, es domāju tā reģionālā domāšana un sadarbība ir principā uz viena viļņa. Ja? Un, ja mēs šeit Baltijas valstīs vai Polijā varbūt maigo evolūciju neesam taisījuši, tad es redzu, ka Ziemeļvalstis, Somija, Zviedrija, arī Dānija, kas šeit izvieto savu divīzijas štābu, ir iztaisījuši lēcienu. Un šobrīd tie priekšstati un skatījumi ir ļoti, ļoti līdzīgi. Mums nav jāiet, kā kādreiz jāpārliecina, ka Krievija var būt drauds arī mums. Tā kā šajā ziņā noteikti es piekrītu, it īpaši ņemot vērā, ka vairs, plānojot kaut kādus sliktus scenārijus Krievijas ģenerāla štābā, tu nevar tikai domāt par Baltiju, bet tev jāņem vērā gan Somija, gan Polija, kuru militārās spējas aug acīm redzami. Tas nav vienkārši risinājums, un visbeidzot tev jāņem vērā, ka Zviedrija ar Gotlandu salu, kurai stratēģiski nozīme Baltijas jūrā, arī kļūs par NATO dalību valstu un ārkārtīgi sarežģīs to, kas pirms tam noteikti bija viņa plānos.
pārķerst to apgādi, kas tagad būtu daudz sarežģītāk. Bet visi šie plāni šobrīd ir NATO sastāvā, ar domu, ka NATO joprojām ir funkcionējoši, bet šie ir vienkāršākie un ātrākie spēki pieejami. Līdz ar to, protams, nevajag uzskatīt, ka NATO militāro plānotāji vai operatīvie plānotāji dzīvo kaut kādā abstraktā pasaulē. Cilvēki zina savu darbu un plāno dažādas scenārijas. Tas vēl viens jautājums, kas arī tur skaidrs, ka tas informatīvais karš notiek un skaidrs, ka visu laiku tiek iemestas tādas idejas, ka varētu rekur Ukrainā tur, vienoties jau un atstāt Krievijai teritoriju tā un to Ukraina varētu norakstīt un kaut kādas tādas, domas, idejas, tiek mētātas, rekur pieņemsim, ja Krievija izdomā uzbrukt, teiksim, NATO, par cik Baltijas valsts bijuši tās PSRS republikas, tad vienkārši tā sagrāb tās un tālāk neiet, vai kaut kādas tādas idejas. Jautājums ir, vai, ja pieņemot, ka baltieši cīnīsies, vai tie rietumnieki būs gatavi, arī atdot savas dzīvības, varbūt ne savu zemi, tīri, nezinu, Zviedri vai tur Poļi vai kaut kas tam līdzīgs, varbūt, kā tas izskatās? Es domāju, pilnīgi noteikti, jo, pirmkārt, mēs atcerēsimies arī, kāda bija sabiedrību reakcija uz to, kad uzbrukt Ukrainai. Un, lai ko mēs nedomātu, bet Ukrainai nebija varbūt tāds kristāli skaidrs imidžs rietumos, tad es varu teikt, kā mēs paši sev mēstu šaustīt par to, kas mums nav tā vai šā, mums ir ļoti labs imidžs rietumos. Un es domāju, es nešaubos nemirkli, ka ne tikai tās praktiskie soļi, bet arī, ka sabiedrības reakcija būs tāda, kas pieprasīs nākt palīgā un iesaistīties. Jo tas tieši tā, tur jāsaprot, ka, un tas ir tas strateģiskais apsvērums, kāpēc arī daudz domā, ka tas varētu būt kārdinoši, ja veids militāru karadarbību pret Baltijas valstīm un nav reakcijas, tās ir beigas gan NATO, gan, es teiktu, Eiropas Savienībai. Kas tad ir caur maziem tādiem upuriem salīdzinoši? Es domāju, ka tas būtu briesmīgi. Iegūt diezgan lielu, balvu, bet tieši tāpēc mums ir svarīgi, ka šo saprot, bet tādā sabiedrība reakcijas ziņā, ja mēs runājam par to tiešām, ka tas ir informatīvi karš, tas ir kognitīvs karš arī, šobrīd, es domāju, es esmu 100% pārliecināts, būtu milzīgs spiediens uz politiku, ja būtu tāds nepieciešams, iet un palīdzēt. Okay, un vēl viens jautājums par Baltijas valstīm. Skaidrs, ka Lietuvā daudz mazāk, bet Igaunijā un Latvijā ir pietiekami liela daļa krievlīgu iedzīvotāji, un skaidrs, ka ne tuvu, ne visi nav piektā kolona. Kad karš sākās, tur dažādas socioloģijas aptaujas bija. Tur, pēdējais skatījos, tā krievlīgā kopiena sadalījās trijās daļās. Es neesmu jaunākās socioloģijas skatījies. Viena bija Ukrainas pusē, viena bija neitrāla, viena bija Krievijas pusē. Kas ir tie ieteikumi, varbūt sabiedrībai, uzņēmēju sabiedrībai, ko ar to darīt? Jo, diemžēl, joprojām ir kaut kāda daļa, kas dzīvo tajā informatīvajā telpā, un arī tāda X scenārija, arī šī, sauksim tā piektā kolona risks, te paša Ukrainā, tur ir kaudzes problēmas ar to. Jā, protams, tur ir tieši tā. Un savā ziņā viņa starta punkts bija vēl sliktāks nekā mums. Un pirmais, ar ko droši vien jāsāk, ar to, ka mēs tieši tā nemēģinām, kā jau jūs teicāt, neliekam visu vienā grozā. Man tā kā diezgan bieži sanāk ar rietumu mediju pārstāvjiem, viņiem ļoti viegli tas sanāk. Visi krievu valodā runājušie ir šādi. Ja? Tas ir pirmais, kas, tā nav. Ir krievu valodīgie, kas ir absolūti un noteikti Latvijas patrioti, kas ņems ieročus, lai aizsargātu šo valstī. Bet, protams, jāatzīst, ka ir procents, un grūti jau to tā precīzi pateikt, jo, kara laikā, varbūt sākumā cilvēki tā arī teica, kā viņi domāja, tad viņi tā kā iemācījās, ka varbūt es labāk, paklusēšu un tā tālāk. Kaut gan es jūtu pēdējos mēnešos atkal ir gatavi jau vairāk runāt, tagad tā informācijas operācija no Krievijas par to, kā viņi visam uzvarēs, un tad viņi tā kā izplašās. Jā, izplašās, un vairāk mēs viņus varam atkal dzirdēt, bet, es teiktu, kaut kāds procents ir. Un es tādā ziņā redzu, ka tiešām tie soļi, kas
ko valsts veids par to, ka ir noteikumi, kuriem jāseko, ja? Un ja tu neseko, tev nebūs izņēmumi. Ja? Man liekas, ir pareizi, jo, kā daudzi atnāk pasaka, jā, bet tas izaicinās, mēs šādu politiku esam atražojuši visu laiku, un kur tas mums novedis pie kara Ukrainā, ja? Mēs to neietekmējam. Mēs varam samazināt savas ievainojamības, bet ja Krievija nolems to aktivizēt, viņi to darīs, vai arī uztaisīs, kā 40. gadā, ja, uzbrukumu robežpunktam, ja. Tādā ziņā mums jāsaprot, ka mums jāiet pēc tiem parametriem, pēc noteikumiem, bet kas ir svarīgi, kas varbūt uzņēmēju rīcībā ir, Tie cilvēki lielākoties dzīvo tajā citā informācijas telpā, viņi saņem ziņas digitāli un telegramos sēž. Bet tas, ko dod šī cilvēciskā saite, viņai joprojām ir spēks. Un es zinu cilvēkus, kas ir spējuši savu šo cilvēcisko kontaktu runāšanos, pamainīt tos viedokļus, ja? Un tas, manuprāt, ir tā vieta, kur uzņēmējiem ir iespēja. Es zinu, ka daudz arī to mēģināja, dažiem bija šoks par to, kas tur sanāca, ja? Bet tas joprojām ir tas viens no rīkiem un līdzekļiem, kā mēģināt, es teiktu, svārstīgos, tā kā pārliecināt pašus, bet, protams, mēs varam, es saku, žēl, bet, manuprāt, ekskursijas uz Harkivu un Mariupolu būtu bijuši ļoti liederīgi šiem cilvēkiem, uz divām ļoti krievalodīgām pilsētām Ukrainā, lai paskatītos, kas notiek ar tiem un cik ļoti nopietni Krievija aizstāv savus. Jā, es atceros, es pats tajā Ukrainas galā biju 2012. gadā, vēl pirms tās pirmās agresijas, tur bija Eiropas čempionāts futbolā toreiz, un patiesībā tur bija tāda dīvaina sajūta, likās, ka tu palielinies Krievijā, jā, un tad, kad pēc tam sākās šis pilna mēroga karš, tu saproti, ka tas paradoks sev ir tāds, ka Krievijas armijas rindās tur bija daudzi tādu citu tautības tie karavīri, un Ukrainas pusē bija Krievi savā ziņā, kad ne Krievi uzbruka Ukrainas krieviem, jā, un visādi šādi ārprāti, kā saka, jā. Un interesanti šobrīd, ja sanāk aizdoties līdz Harkivai, ko es neiesaku, jo tur visu laiku šaud. Īsnībā tas sentiments ir ļoti mainījies, jā. Protams, kā pareizi teica, ir vēl tie, kas joprojām atbalsta pakluso, jā, bet, tas sentiments ir, principā, tieši tāpēc viņi jūtas tik ļoti nodoti, ka tas naids pamatā, manuprāt, ir augstāks nekā Rietumu Ukrainā šobrīd. Jā, mums tā saruna te varētu runāt diezgan ilgi, bet vēl viens jautājums, kas man tagad ienāca prātā pajautāt jums, protams, kad Krievijā tā varas vertikāli ir nostiprināta, un es arī klausos tur visādas opozīcijas diskusijas, kā ir tā sajūta, vai, protams, tās sankcijas iedarbinātas, citi saka veiksmīgs, citi neveiksmīgs, kāda tā sajūta, cik tā Krievija pat ir spējīga, cik ilgi uzturēt šādu, tomēr, trešdaļā militāram budžetam, visu tā valsts pakārtot militāram stāstam, cik viņa spējas izvilkt šādā veidā? Ziniet, grūti pateikt. Es kaut kā savā kara sākumā biju pieņēmis, ka Krievija kā sabiedrība ir attīstījusies, ir tāda uz robežas starp 20. un 21. gadsimtu, bet pēc tā, ko mēs šobrīd novērojam, arī Krievijas sabiedrība ir tāda 19. gadsimta sabiedrība, kurā šādas vērtības un parametri ir pieņemami un akceptējami. Bet es arī pārāk augstu nenovērtētu to stabilitāti, ko mēs redzam. Es domāju, viņa ir trauslāka nekā šķiet, un tas, kas man liek tā domāt, ir tas, ko mēs redzējām mirklī, kad Prigožins izdomāja iet uz Maskavu. Un mana teorija ir, ja viņš būtu turpinājis iet, kara droši vien vairs nebūtu, lai kā tur tas Maskavas stāsts nebūtu beidzies. Bet tas, kas, manuprāt, ir tas galvenais, ko mēs varam tiešām kā faktu redzēt, neviens par Putinu tur neiestājās. Ja? Acīm redzot, es pieņemu, ka daļa no dienestiem kaut kādas darbības veids, bet principā visa elite, visa sabiedrība principā izdomāja, es tagad pagaidīšu un paskatīšos. Jā, kas savā ziņā ir tāds indikators, ja, ka pie kaut kādām lielākām kļūdām, jeb kaut kādiem notikumiem
Dievs vien zina, kā tas var aiziet. Bet atkal uz to paļauties, ka tā tas būs un tas mūs visu atrisinās problēmu, ir nepareizi, jo viņi tiešām apbrīnojami veiksmīgi spējuši pārvērst valsti par karalaika ekonomiku, par mobilizētu ekonomiku, kurā jebkurš cilvēks, kurš saprot militārā jomu, redzot, kādās uzbrukumos iet Krievu karavīri, tas vienkārši prātam neatveram, ka 21. gadsimtā tā izturās jebkur. Ziemeļkorejā mēs pieņēmām, bet kad tur blakus pret saviem cilvēkiem. Tas ir tā kā, līdz ar to es uz to neliktu, bet zināma tāda trausluma nojauta man ir, un es pieņemu, ka Putinā pamatpieņēmums ir, ka viņš izturēs ilgāk nekā rietumi. Tas uz to, ko viņš, manuprāt, šobrīd strādā. Jā, tas laiks paskrējis ir ātri. Varbūt noslēdzot sarunu, ir kaut kas tāds no jūsu puses, tāds vēstījums uzņēmējiem šajā tiešām trauksmainajā un neskaidrajā laikā. Ko jūs gribētu pateikt? Pirmais, pasaule ir izmainījusies, un atpakaļceļa nav. Pasaule būs neparedzamāka, pasaule būs nedrošāka, kari būs arvien tāda reālāka parādība globāli. Bet, manuprāt, pat mums šeit, skatoties uz to, ko dara Krievija, mums nav jākrīt panikā. Mums jāskatās uz šo situāciju kā iespēju sagatavoties, gan praktiski, gan arī kā, ekonomikai, kā uzņēmējiem tai pasaulē, kādā mēs ejam iekšā. Un es esmu vienmēr abrīnojis vienu mūsu uzņēmēju vides kvalitāti, spēt pielāgoties jebkam rekordi īsos laikos. Un es domāju, tieši šī kvalitāte šajos laikos var būt viena no noteicošām, un līdz ar to var vienmēr apskatīties arī šajos laikos kā iespēja laiks ar tieši tām kvalitātēm, kas mums ir, bet saprotot to vidi adekvāti. Jo tas kļūda varētu būt, ka tu novērtē, ka ir kaut kādas tādas lielākas paredzamības. Bet ja to ņem iekšā, manuprāt, tās kvalitātes, kas mūsu uzņēmējiem ir jāsaka, savā ziņā ļoti piemērots tam laikam, kurai mēs tuvojamies. Sārtkungs, liels paldies par jūsu laiku, par ciemošanos uzņēmēju namā un turpinām mūsu sadarbību, lai mums veicās, sagatavosimies kā var un lai karš šeit nekad neatnāk. Vēlreiz paldies par šo sarunu. Paldies un paldies uzņēmējiem. Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss.